Notikums ierobežotas redzamības apstākļos. Ineses Vēriņas Lubiņas izstādes nosaukums viennozīmīgi atbilst skatāmajiem darbiem, jo tajos dominē melnie un pelēkie toņi. Darbi ir kā abstrakti stāsti un interpretācijas par notikumiem, ko autori piedzīvojusi. Varbūt pat nedaudz absurdi stāsti par dabas stihijām, savvaļas dzīvniekiem, mītiskām būtnēm, mirāžām un vīzijām, ko var ieraudzīt un piedzīvot tieši tad, kad iestājas tumsa. Šī ir māksliniece, kas dzimusi Rīgā, izglītojusies Rīgā un pašlaik dzīvo strādā Salacgrīvā, tātad vidzemniece. Izstāde ir īpatnēja un interesanta ar to, kad māksliniece rāda notikumus lietas naktī. Un naktī daudzas lietas izskatās savādāk, un varbūt tāpēc tieši arī interesanti un nepierasti, jo tās krāsas kaut kur ir pazudušas. Māksliniece Valmieras muzeja kā vietu sev izstādē atradusi pati. Viņa nevien Latvijā, bet arī ārpus valstu robežām strādājusi arī ar dažādiem video projektiem, un divi no tiem skatām arī šajā izstādē. Tas ir saistīts ar tumsu. Kā puse diena, puse nakts. Nakts galīgi nav sliktāk par dienu, un tajā arī var daudz ko redzēt. Un man jau no agras bērnības vienmēr ir paticies skatīties tumsā un trenēt un nakts redzi. Tas zināmā mērā ir tas, par ko ir šie darbi. Šeit ir izstādītas gleznes, kas ir tapušas apmēram pēdējo 2-3 gadu laikā. Lielākā daļa šogad, bet ir arī vecākas. Tad ir instalācijas un video darbi arī. Izstādes pašā centrā ir instalācija, kas ir daļa no mākslinieces maģistra darba. Tāpat arī video projekcija Līgavas atvads ir daļa no šī paša maģistra projekta. Kad tu izej ārpus no tās lielpilsētas, tu saproti, ka īstenībā ir viss kaut kas cits vēl, kur tu vari doties un kur tu vari rādīt savu darbu vai arī apskatīt citu. Un tas arī zināmā mērā man motivēja meklēt jaunas vietas un iespējas. Valmieras muzeja izstāžu nama 2. stāvā, izejot no ierobežotas redzamības apstākļiem, pavērts nedaudz košāki grafikas darbi, kur autori ir māksliniece Mētra Drulle. Ar mākslinieci Mētru Drulli mēs iepazināmies 2 gadus atpakaļ, kad šeit Valmieras muzejā tika rīkota Kurzemes mākslas izstāde. Un tā kā Mētra ir no aizputes nākusi liepainiece, pašlaik gan arī strādā un darbojās Rīgā. Bet viņa ir Kurzemes meitene un viņa ir grafiķe. Strādā gan ar melnbalto, gan ar krāsaino. Darbi ir ļoti interesanti. Arī viens no man visinteresantākajiem materiāliem šai izstādē šķiet tieši tie darbi, kas ir veidoti vaskā. Mākslinieces Mētras Drulles darbi netop ātri, ne tehniski, jo grafikas tehnikā nepieciešama liela precizitāte, ne arī emocionāli. Galvenie tēli, kas atspoguļojas darbos, ir sieviete un daba. Svarīgs aspekts mākslinieces radošajā darbībā ir arī harmonija un miers. Grafikas nav tikai melnbalts, bet arī krāsainas un ne tikai ar līniju, bet tur arī forma un krāsa. Un forma tas ir ka tu vari iekausēt, tas var būt arī pavadiens. Un tas var būt arī vienkārši linogriezums. Un tas ir mans stāsts par tādu ikdienas dzīvi, par dārzu, par pilsētu, par bērniem, to, ko es redzu ikdienā. Darbos caurvijas, krāsas, ziedi un spēle ar ģeometriskām formām, kurām iedvesmu māksliniece gūst apciemojot savu dzimto pilsētu. Es dalos 2 daļās. Viens tas ziedi un puķes, un otrs ir ģeometriskās formas. Un šajā gadījumā tas ir vesels cikls, kas ir veltīts manai dzimtajai pilsētai Aizputei, ka kļūst arvien tukšāka, bet es ceru, ka viņa kaut piepildīsies, un tās sajūtas, kas man tur aizbraucot ciemos. 2 darbos attēlot arī mākslinieces bērni. Arī par izstādes izkārtojumu katram māksliniekam ir savs redzējums, un šoreiz to izdevies izprast arī Valmieras muzeja darbiniekiem, kas šo izstādi iekārtojuši. Pirmo reizi dzīvē man darbs izliek tā, ka es neesmu bijusi klāt nemaz. Un es atbraucu un es ieraudzīju pirms jums 5 minūtes, esmu ļoti patīkami pārsteigta. Jums Valmierā ir brīnišķīgi cilvēki, brīnišķīgi mākslinieki, kas saliek izstādi, kas tā turās tik kompakti kopā, jo viņi ļoti dažādi. Jūs ļoti lieli mālāči. Paldies, Valmieras muzejs! Abas izstādes Valmieras muzeja izstāžu namā būs apskatāmas līdz 3. jūlijam.